izvērtēšanai, apspriešanai, tajā skaitā, ka kārtējās un arī ārpus sēdēs varēja piedalīties Kolēģi, vai tomēr varētu būt klusum un tās sarunas parunāties ārā? Tieši tāpat oligarku laikos lēmums bija pieņemts slepenība šaura Felipa kardināla loka. No informācijas noplūdes jums gan neizdevās izvairīties. Es domāju, ne tikai tas saucam Melētas mūrniecas sarakstu. Vēl pirms 3 nedēļu, 13. janvārī, LTV padomām tika nosaukti topošo padomes locekļu uzvārdi. Šodien mums pirmo reizi būs jābalso atklāti, ievēlot valsts amatpersonas. Kādu tagad tiesiskuma koalīcijas pārstāvis slavē sevi kā meņu tēmiņa riestelējumā. Par ko tad mums būs jābalso? Koalīcija piedāvā balsot par sarakstu. Vai tas ir tas pats tā saucamais Melētas mūrniecas saraksts? Vai jau uzlabotais variants? To gan zinās tikai tiesiskās koalīcijas baltie tēvi un pelēkie kardināli. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Aināra Dimanta apstiprinātu Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31,11 kandidāts apstiprināts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Ainu Duļevsku apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 34,12 Duļevsku par padomes locekli apstiprinātu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Gintu Grūbi apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 34,12 Gintu Grūbi par elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Daina Mjārtāna apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 22,9 Dainas Mjārtāns par elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Ivaru Sviedri apstiprinātu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34,7 Ivaru Sviedris par